Sveiki, mani sauc Aigars, esmu Kurmeņa jauniešu centra Klints vadītājs. Kāpēc jauniešu centrs? Droši vien jauniešu centrs tāpēc, ka mums patīk jaunieši, mums patīk bērni. Un sanāca tā, ka Kurmenē ir pamesta skola, pamatskola, un līdz ar to tad šī pirmā doma, ideja bija tāda, ka varētu šī skolā veidot jauniešu centru. Prieks redzēt to, ka mūsu jaunieši ir atvērušies, nāk klāt runājās, jo ir bijušas tādas situācijas, kad sākumā baidās socializēties, un ir liels prieks redzēt to, ka šie bērni, šie jaunieši ir atvērti. Ir izveidojies mums savu, teiksim, tāds ziedotāju loks, kurš mūs atbalsta un palīdz, bet tajā pašā laikā arī mēs esam izveidojuši tādus kā istabiņas, kur izmitināt. Šīm te istabiņām, kad cilvēki paliek, tad šis finansējums tiek novirzīts uz skolas būvniecību, lai mēs varētu restaurēt un remontēt tālāk, pirmo stāvu. Sveiki, es esmu Baiba Ziemele, tā burvīgā vīrieša Aigara Ziemele sieva, jau 4 gadus. Esam atbraukuši no Rīgas. Ir jāsaprot, ka Kurmene ir ļoti mazs ciematiņš, kurā ir pēc pēdējām aplēsēm 800 cilvēki tikai reģistrēti. Un mēs arī saprotam, ka priekš 800 cilvēkiem, kuriem ir vidēji 13–14 jaunieši, tāds milzīgs veidojums kā Kurmenes jauniešu centrs, nevarēs izdzīvot. Viens tas ir, ka tu nevari izdzīvot, otrs ir, ka pašiem jauniešiem jau ir garlaicīgi. Un mēs sākām aicināt citas biedrības ciemos. Piemēram, mums šo ziemu bija ciemos atbraukuši jaunieši no Rīgas. Šobrīd, kad mēs vēl esam ceļā, šis ikdienas solis, es teiktu, ir neaprakstāmi krāsains. Jo mēs ar vīru esam reāli cilvēks, nevis orķestris, bet pat visu oratoriju, ar visu kori. Jo mēs darām absolūti visu, sākot ar arhitektūras plānu, saskaņošanu un izpildi, beidzot ar grāmatvedību, lietvedību, pavāru mākslu. Mēs esam sētnieki, krāsotāji, juristi, fotogrāfi. Mēs esam absolūti visi, jo tas ir sākums.